Pašlaik mēs atrodamies starp diviem gāzes sistēmu risinājumiem. Šeit jūs redzat gāzes balonu skāpi, kurā atrodas 6 gāzes baloni. 7. balons dabūja pa galu tikko. Tātad šeit ir 6 gāzes baloni. Kāpēc viņi ir 6? Tāpēc, kad pirmie 3 beidzās, ieslēdzās nākamie 3, un pa to laiku mēs atbraucam un piepildam šos 3 pa jaunam, kāds no mūsu darbiniekiem to izdara. Šeit vienīgā kļūda, ko jūs varat pieļaut, ir neaizvērt līdz galam durvis, jo sadāk tāds inters gribēs palūkot, kas tad tur ir iekšā. Šeit mēs redzam gāzes tvertni. Un daudz ļoti baidās no tā, ka viņi ir pārāk liela un nepiestāvēs jūs pagalmu. Redziet, es esmu 1,80 m un tik liela tā gāzes tvertne ir. Viņa varbūt arī lielāka. Ja jums nepatīk, ka viņa stāv jūsu pagalmā, jūs droši viņu varat ielikt zem zemes. Un tad nevienam viņa netraucēs. Šie divi risinājumi. Šis risinājums ir sākotnējās investīcijās lētāks. Šis ilgtermiņā ir izdevīgāks. Kāpēc? Šajā risinājumā jūs esat atkarīgs no tā brīža cenas, kāda ir gāzē, bet šajā risinājumā jūs varat izvēlēties, kad jūs pērkat gāzi. Un, kā jau mēs zinām, līdz visur, ja tas ir sezonāls produkts, sezonā viņš būs dārgāks, bet nesezonā viņš nebūs tik dārgs. Tad šeit arī apkurs periodā gāze paliek dārgāk, protams, bet vasarā, kad nav apkurs periods, viņi paliek lētāk. Šeit arī ir divas atšķirības. Kur izvēlēsies tu, tas paliek uz tevi.